Tas ir īpaši iecienītā, ļoti efektīvā D3 paudzes kāpurķēžu kompaktiekļāvēja nākamās paudzes modelis. Caterpillar inženieriem bija ļoti grūts uzdevums, kā no ļoti labas mašīnas izveidot vēl labāku. Pārmaiņas sākas no kabīnes. Piemēram, iepriekšējās paudzes mašīnā, kāpjot kabīnē, bija augstuma starpība. Tāpēc gan pakāpiens, gan mašīnas grīda tika ierīkota vienā līmenī. Strādājot šajā mašīnā, celtni var turēt paceltu virs zemes 15 cm augstumā, un durvis atvērsies. Iepriekšējās paudzes mašīnā priekšējo durvju izņemšana prasīja vairāk laika. Jaunās paudzes mašīnā durvis var izņemt sekundes laikā un vienkārši monitorā izvēlēties, ka vēlies strādāt bez durvīm un viss. Vari turpināt strādāt ar mašīnu. Sīkums, bet ērti. Kabīne. Būtiski palielinājies tās platums uz sāniem, komforts iekšpusē. Viss ir mainījies, vietas ir vairāk. Pats apsēdos un izmēģināju. Patiešām vienreizēja mašīna. Vienkārši super. Ievērojami ērtāk izstiept kājas, ērti iekāpšana. Ir mainījušās vadības sviras. Iepriekš vadības pogas bija izvietotas kabīnes sānos. Tagad visas vadības pogas ir vai nu uz svirām, vai izvietotas uz priekšējā paneļa. Vadības risinājumi tiešām ir pilnveidoti. Grozīties, cilāt rokas nav nepieciešams. Viss ir izveidots tā, lai darbs ritētu pēc iespējas raitāk. It kā sēdētu birojā pie datora un spaidītu klaviatūru. Šeit viss ir tieši tāpat. Jaunās paudzes monitors, kvalitatīvāks atpakaļskata kameras attēls, ir arī sānu skata kamera. Patika, ka spogulis sānos praktiski nav nepieciešams. Arī braucot atpakaļgaitā viss ir redzams. Gan kāpurķēdes, gan atpakaļskata kameras attēls un viss sānos. Tas patiešām ļoti patika. Ļoti labi viss ir redzams. Ātrais darba instrumentu nomaiņas savienojums ir hidraulisks. Sekundžu jautājums. Agrāk bija tā. Iekļūst grāns, smiltis. Noņemt iespējams, bet bloķēt mēdza būt samērā grūti. Vajadzēja teju ar āmuru kalt. Tagad tikai nospied pogu un, lūdzu, noņem darba rīku, uzliec citu un vari strādāt tālāk. Jaunās paudzes pilnībā oriģināls Caterpillar dzinējs. Caterpillar izstrādāts, Caterpillar ražots. Ekonomisks. Griezes moments ir ļoti liels. Mēs izmēģinājām dažādas stāvuma rampas. Kad tā var virzīties augšup, nebija nejausmas. Stabilitāte ir, un jūtams, ka jaudas netrūkst. Cik spiedīsi, tik brauks. Stabili. Patiešām jaudīga mašīna. Celšanas augstums. Mašīna paceļ par 15 cm augstāk. Jaunās paudzes mašīna nobrauc 3,19 metrus ar zemē paralēli novietotu kausu. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēdz gadīties, ka sabojā automašīnu un pasūtītājs par to nav priecīgs. Drošs darbs it visur ir svarīgs. Tagad ir rezerve. Tas patiešām ir ļoti labi. Celtspēja plus 200 kg. Mēs mēģinājām pacelt akas grodu, kas sver 2 tonnas. Ja vecās paudzes mašīna uz nelīdzenas virsmas jau sāk nedaudz celties augšā, tad ar šo jaunās paudzes mašīnu var strādāt droši. Domāju, ka nepacels. Pārsteidza, jo 2 tonnas tas ir svars. Bieži ir jāpārvieto, jāceļ bruģakmens paletes. Tās ir 1,6 tonnas, bet 2 tonnas, tas pēc manām domām ir super. Sajūta laba, jaudas netrūkst. 360 grādu radiusā ap mašīnu tiek nodrošināts LED apgaismojums darba zonā. Ir mainīta piekares konstrukcija. Piekares sistēma ir uzstādīta caur balansieriem, tāpēc braucot pāri šķēršļiem, mašīna nešūpojas. Vecās paudzes mašīna strauji bremzējot sasvērās uz priekšu. Caterpillar šo problēmu ir novērsis. Ir mainīts kāpurķēžu spriegošanas mehānisms. Stabilitāte ir jūtama. Domāju, gan operatoriem, gan attiecībā uz visu citu ir pat tiešām labāk, ērtāk. CAT 265 mašīna ir laba, tas ir fakts. Augstāka kvalitāte, drošība, darba produktivitāte. Ir visi priekšnosacījumi, lai tiktu atvieglots operatora darbs, lai viņš mazāk nogurtu. Esmu visu izmēģinājis, no vismazākajām līdz pašām lielākajām mašīnām. Esmu patiešām priecīgs par šo modeli. Ja īsumā, kā kāzas, ja precētos vēlreiz.